Šovakar. Mans vārds ir Dācis Pāre, un mēs šovakar atkal strādāsim ar izpirkšanas tiesu. Šodien mums būs tāda nopietnāka tēma, kas saucās, kad izpirkšanas tiesa nedarbojās. Un pirms mēs šai tēmai ķeramies klāt, mēs kā vienmēr sākam ar siltīšanos vingrinājumiem, atgriežamies savos ķermeņos, un to sākam pliķēt sev pa pleciņiem, tā kā mums arī jauna cilvēku grupiņā, tad parādīšu jums tā precīzi priekšā, ja? Pliķēt sev pa pleciņiem, sajūtiet savu ķermeni, sakiet, es esmu, vārds uzvārds. Un tikai vārds uzvārds. Es pati sev beigšu pliķēt, lai jums no fona troši no mana mikrofona, bet jūs turpiniet. Vienkārši atkārtoties manis. Tikai tie, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un šīs divas frāzes mēs atkārtosim kopā 3 reizes. Es esmu, vārds uzvārds. Un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Vēl 3. reizi. Es esmu, vārds uzvārds. Un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tad vēl ir iesākuma lūgums. Es, vārds uzvārds, izsaucu sevi vārds uzvārds uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku veikt absorbētā dviņa atrisinājumu, tas ir būtisks jauniņiem, parazītiskā dviņa atrisinājumu, dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, veselīga robežu attīstīšanu un uzturēšanu, un ieliksim vēl vienu, enerģijas iepakojumu optimizēšanu. Un ieklausieties sevi, kas jums mainās, vai kaut kas mainās, vai kādas reakcijas ķermenī jau parādās. Un tātad mūsu tēma ir, kad nedarbojas izpirkšanas tiesa. Un viens no biežiem iemesliem, kad nedarbojas izpirkšanas tiesa, ir, kad mūsu vārdi nav piesaistīti mums pilnībā, vai nav piesaistīti par visiem laikiem. Un tas iemesls ir sekojošs, ka mums dzīves laikā, ka mēs esam lietojuši dažādus vārdus. Tātad sievietēm tas ir īpaši, ka mēs mēdzam apprecēties un nomainīt savu uzvārdu. Bet vēl mēdz būt tā, ka mums bērnībā un arī pieaugušā vecumā tika iedotas iesaukas, un pat šīs iesaukas tika lietotas biežāk nekā mūsu vārdi. Un tad sanāk tā, ka šajā vispasaules datubāzē Akašas kronikās par mums ir ieraksts, tikai viņš ir adresēts, piemēram, uz nevis Daci, bet Dačuku, un tad šis te vārds traucē atpazīt mani. Un, lai to varētu novērst, ir vairāki lūgumi, kurus mēs varam skaitīt. Kādā veidā mēs to varam formulēt, bet tas vienkāršākais ir tas, kas jums arī redzam šeit ekrānā pašā priekšā. Un tas būs, es izsaucu sevi, un jums ir jāsaka tas vārds, ar kādu jūs esat piecimušas, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar manu izvēlēto vārdu. Es lūdzu visu informāciju, kas saistīta ar manu dzimto vārdu, izlīdzināt un koriģēt. Es lūdzu, lai man dzimtā vārda spēks tiktu savienots ar manu izvēlēto vārdu, vai tā daļu, kuras izvēlos izmantot.
Mēdz būt tā, kad mums ir konflikti ar mūsu pašu vārdu. Un viens no iemesliem var būt tāds, ka mēs esam nosaukt kādu savu tuvinieka vārdā, un šim tuviniekam varētu būt arī bijis grūts liktenis, un mēs to zinām. Un tad mēs zemapziņas līmenī cenšamies no šī vārda izvairīties. Mums nepatīk, ka mūs tā sauc, jo tas arī kaut kādā ziņā sasaista šī tuvinieka likteni. Un, lai to koriģētu, lai šos konfliktus ar mūsu vārdu novērstu, ir lūgums, nākošais lūgums, kur mēs varam kopā noskaitīt. Pat tad, ja jums liekas, ka jums šādi konflikti nav, vienalga ir vērtīgi noskaitīt un paskatīties, vai jums kaut kas mainās. Ja jums nekas nemainās, un jums ķermeniskās reakcijas nekādas nebūs, par sliktu tas nenāks, bet ja kaut kāda konflikta tomēr būs, tad arī tie sāks risināties. Un šie lūgumi ir tādi, ka jums pietiks, ka jūs viņu noskatīsiet vienu reizi un tikai ilgtermiņā lietojot pēc vairākiem gadiem. Protams, ja konflikti kaut kādi veidojās un jūs tur apsaukā kāds jūsu vārdā, jums pēkšņi kaut kādas negatīvas emocijas ar to saistās, tad šo procesu atkal var atkārtot. Bet pietiek ar to, ka mēs tātad vienreiz šo procesu iziesim, un būs šī tēma sakārtota. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi uz pilno izspriešanas tiesu kopā ar manu vārdu un šī brīža vārds. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas un katru un ikvienu konfliktu mūsu starpā atrisināt astrālajā plaknē. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Un tad ieklausieties arī, kas ar jums notiek. Skatos, ka Gunta sāk intensīvi žālāties, jo process ir aizgājis. Ja jums rodās kādas atklāsmes vai kaut kādas netipiskas reakcijas, vai ir sajūta, ka šeit var kaut ko paturpināt, jūs man droši varat čatā uzrakstīt vai arī kaut kādā ziņā pieteikties, lai es apstājos un mēs pastrādājam ilgāk. Ja ne, mēs lēnām dodamies uz priekšu. Esmu sagatavojis vairāk kā 6 lapas, pusaklā mums ir ko rakt šodien. Tagad mums būtu nepieciešams tādu nelielu vingrinājumu veikt un pasakiet sev, es esmu, un nosauciet savu vārdu uz vārdu un ieklausieties sevi, vai tā ir taisnība, vai tas ir pa visiem 100% jā. Es esmu, vārds uz vārds, un jautājums, vai tas ir pa visiem 100% jā. Tāda iekšējā sajūta, jūs pat varat sev pajautāt, tā ir par visiem 100%. Un ja tikai 99%, tad mums ir vērtīgi skaitīt šo nākošo lūgumu. Jūs varat uzrakstīt šatā, kāda ir jūsu skaitlīša katrai. Redzēšu, vai mums ir vērts skaitīt, vai mēs vienkārši dodamies uz priekšu, ir kaut kāds. Un arī tikko nesen nomainīts uzvārds, ir kaut kāds prūdens, tad noteikti ir vērtīgi strādāt. Pat ja šobrīd ir tā, ka tu sauc jauno savu uzvārdu un tev tad nav pilns jā, tad mēs paskatīsim šo te lūgumu, tu varēsi redzēt, kas mainīsies. Jā, 95%. Es pār saku, es atsaucos uz vārdu Gunta, man ir grūti identificēt sevi ar vārdu, ne tikai šo, jebkuru. Redzēs, kas mainīsies pēc šī nākošā lūguma noskaitīšanas. Tad tā kā atkārtoties manis. Es vārds uz vārds izsaucu visus manus apziņas līmeņus, kuri netic, ka es esmu un vārdu uz vārdu, uz pilno izpirkšanas tiesu
kopā ar Dievu, visiem maniem pavadoņiem un visām manām dzimtas līnijām ar nolūku atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es pilnībā neticu, ka es esmu un savu vārdu uzvārdu. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Kad Aina iepriekš rakstīja, ka bija 30% tikai ticība tam, ka tas ir īstais vārds uzvārds. Un ieklausieties tagad sevī, kas ar jums notiek. Kā mainās šie procenti. Tāda neliela pauzīte, ļausim procesam iedarboties. Un tad, kad izspiešanas tiesa ir izsausta, tad varbūt visās ķirurģiskās reakcijas žāvāšanās ir tā vienkāršākā. Kaut gan reizēm arī liekas, ka žokli izmešķīti nevaram apstāties žāvāties. Vai tie skudriņas pa ķermeni, tirpas, galvas reiboņi, slita duša, nelabums. Sajūt, ka vata būtu galvā jābās, tas viss ir normāli, tas ir pārējoši. Vienkārši ļaujiet tam procesam izbeigties pašo no sevis. Un tad novērtēt. Es esmu vārds uzvārds, un jā vai nē, pa cik procentiem jums ir jā. Vai kaut kas ir mainījies, un ja jā, par cik tas ir mainījies. Ir kaut kāda pretestība, tad ir maz procenti, bet ir sajūta, ka grib izskriet drebulis, bet viņš iesprūst Krūšu rajonā. Paskatīsimies vēl tad citus lūgumus, kas mainīsies, jo tas izstāsta pēc kaut kādas pretestības, kur mēs arī varam palaist. Jā, ja drebulis izskrien, tad parasti atlaiž šo situāciju, tas tā ir. Jā. Tad no 30 līdz 60% progress jau ir. Kā pārējiem ir, kā no tiem 95 vai kaut kas mainās, kā jau arī bija pietiekoši augstu, 99%, 1% paliek. Nu, ko pamēģam, it kā tādu pašu lūgumu, bet mazliet no cita skatu punkta. Es, vārds uzvārds, izsaucu visus manus apziņas līmeņus, kuri tic, ka es esmu kaut kas cits, nevis, un savu vārdu uzvārdu, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es ticu, ka es esmu kaut kas cits, nevis un savu vārdu uzvārdu. To izcelsmes vietās. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Es vairs nepieņemu šo enerģiju manā enerģijas laukā. Un atkal ieklausieties, kas ar jums notiek. Un kas notiek ar to drebuli? Izdevās viņam atnākt, jeb nē? Drusku izripnē, bet ne visu. Ka, ja liekas, ka process neiziet cauri, tad ieklausieties sevi un pavērojiet, kurā vietā jums ir pretestība. Šo procesu iziet, šos te vārda jautājumus sakārtot vai pieņem šo jauno vārdu, kurā vietā ir pretestība ķermenī un cik tā ir liela, novērtēt to skalā no 0 līdz 10. Tad pretestība pieņem šo vārdu, kuru jūs šobrīd lietojat. Cik tā ir liela? No 0 līdz 10. Kur 10 būs maksimālā pretestība un 0 nav pretestības vispār. Apakšžoklē ap 7, ap 5. Nu, pietiekoši liela skaitļi.
ko vērtīgi ir strādāt, pat ir tikai 0,5. Un tad priekšā man nav uzrakstījis, tad klausieties, ko es jums saku un atkārtojiet. Es vārds uz vārds izsaucu visu šo pretestību, pieņemt manu vārdu, vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt šīs pretestības rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Un atkal ieklausieties, kas ar jums notiek. Ka Gunta man privātu ziņu raksta. Es jau vairāk identificēju ar dvēseli, kurai no vārdu arī vārdu ir bijis daudz. Un ja arī kādam citam no jums ir šī sajūta, ka jūs esat dvēseli, kurai ir vairāki vārdi, tad tomēr ir vērtīgi pastīties, kas tā ir par pretestību, identificēties ar šo vārdu. Jo tad, ja mēs nespējam sevi nekādā veidā izsaukt uz šo izpirkšanas tiesu, un nespējam iedot kādu vārdu, tad ar izpirkšanas tiesā varētu būt, Latvijas sakot, gļuki, ja, ka kaut kur kaut kas lāga nestrādās, ka kaut kur kaut kāds nobīdes ir. It kā strādā, it kā nestrādā. Mums arī Daina rakstēta šoklis brīvs pretestību izzūd. Jā, un ir interesanti tas, ka pretestību biju mēs vārdu īsti nepieņem, protams, izpirkšanas tiesa strādā, bet jaudīgāk tā strādās tad, ja nebūs šie te traucējumi. Ja, tā skaitā attiecībā uz vārdu. Kā ir pārējiem? Ja tad atkārtot, es esmu savu vārdu uzvārdu, cik tas ir tagad patiesi, vai ir uz visiem 100%, ja nē, cik tas ir tagad. Atlaižot pretestību. Vēl padarbināju, ir uz 7. Pretestība ir uz 7, no 5 uz 7 ir pakāpies. Uz 3 samazinājies ir. Tas nozīmē, ka vēl pretestība ir tā, kur ir vārdam, ir uzkāpis uz visiem 100%. Un ko tad var vienkārši pagaidīt, kamēr mēs cīnīsimies ar šo pretestību vēl. Un tad vēlreiz ir iemesls, kāpēc negribās pretestību atlaist, jo viņi joprojām paliek. Un tad varam to formulēt šādā veidā. Es vārds uz vārds. Izsaucu visus iemeslus, kāpēc es nevēlos atlaist pretestību, pieņemt savu vārdu uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Vai kaut kas mainās. Tad izpirkšanas tiesa darbojās. Un šis ir tāds labs piemērs par to, kādā veidā, kā mēs varam risināt tēmu, ja liekas, ka kaut kas nenostrādā. Jo būtu jau liels noskaitam vienu lūgumu, viss ir sakārtots, varam iet mājās. Bet reizēm ir kaut kas, kad ir tie dziļākas tēmas, un tad mums ir jātiek tām klāt. Un jūs redzat, ka es šos lūgumus mainu, nesaucu vienu to pašu visu laiku, kad es viņu mainu un skatos, kas notiek. Jā, ir labāk, varbūt ir 2. Viens variants, protams, ir, ka mums ir nepieciešams laiks, lai izpilkšanas tiesa iedarbotos, jo reizēm izmaiņas ir momentālas, reizēm paiet mums tāds vairāk laika. Kurā gadījumā mēs varam strādāt vēl. Šobrīd mēs strādājam tikai ar sevi, bet var gadīties, ka šie iemesli, kas attiecās uz jūsu vārdu, nevis jūsos pašās, bet ir kādā no jūsu 100 locekļiem.
Un, lai to atrisinātu, pieliksim klāt mūsu lūgumā, palūksim arī dzimtas līnijas, jā, tātad visu dzimtas līnijas ierasties uz šo izpirkšanas tiesu un meklēsim iemeslu. Un tā kā varat atkārtot tie, kam ir viss kārtībā, kā varat gaidīt, un pastīsimies vēl mazliet savādāk. Es vārds uz vārds. Izcaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām, visiem mūsu apziņas līmeņiem un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es pilnībā nepieņemu savu vārdu un nosauciet to vārdu uz vārdu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu mūs visus radīt atvērtību un vēlēšanos pieņemt to, ka mans vārds ir, un nosauciet viņu. Un kas tagad mainās? Aha, kratikās uz zeltiskā krēsla. Un tad bija kaut kas saistībā ar dzimtu. Un šie iemesli, protams, var būt daudz un dažādi. Zīme. Un pat zinu, kuram bija šī pretestība. Nu, re. Atnāca risinājums, pieliku klāt, ka šajā inkarnācijā mans vārds ir. Jā, labs risinājums. Ja pretestība sevi dēvēt šajā vārdā. Nu, tad bija par to, ka vairāk mēs esam bijuši kā dvēseli dažādās inkarnācijas ar dažādiem vārdiem. Tad kā šo situāciju atrisināt? Un tad tā ir apgalvoja. Šajā inkarnācijā es esmu vārds uz vārds, jā vai nē? Par visiem 100%. Lieliski. Okay. Kas ilgai? Kas mainījies ir? Es esmu vārds uz vārds. Cik tas tagad ir patiesi? Nu, gandrīz jau 100. Nu, ko? Pastīsimies vēl tālāk ar nākošiem šiem lūgumiem, un tad varēs, protams, vēlreiz novērtēt, kas ir vai nav uz 100. Šobrīd atstāsim, iesim uz priekšu. Tu vari noteikti atkārtot šos pašus lūgumus arī rītdien, vai rītdien pavērtēt, kas mainījies, jo izspiešanas tiesa iet mazliet ilgāk, un tā māc gadīties, ka mazliet ievēlkās, tad rītdien jau tam procesam vajadzētu būt pabeigšamies. Tad vēl viena laba lieta, ko ir vērtīgi pastrādāt, ir iesaukas, jo iesaukas tās var būt, protams, gan sliktas, gan labas, bet saistībā ar šīm iesaukām ir kaut kur iesaldēta mūsu enerģija, un mēs varētu viņu atgūt un pievienot klāt mūsu vārdam. Un tad ir būtiski, lai jūs atcerētos, kādas jums iesaukas ir bijušas, ko jūs esat lietotas, kāds ir lietots jūsu dzīves laikā. Iesaukt būs arī visi mīļvārdiņi, jā, tad ir ne tikai kaut kāda negatīvas vērtības, bet arī mīļvārdiņi. Un šeit ir lūgums rakstīts vienskaitlī. Ja jums ir vairākas iesaukas, tas ir viņas vienkārši arī vairākas vai šo te lūgumu skaitīt, kas būtu ieteicams katrai iesaukai, bet optimizācijas nolūkā pamēģināsim tad visas apvienot, un tad vienkārši tā mazliet ātri pārskatīt saprātā, kā jūs esat tikuši sauktas kaut kad agrāk dzīves laikā. Vai varbūt pat šobrīd vēl tiekat sauktas.
Un tad kopīgi atkal šo nākošo lūgumu. Es vārds uz vārds izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izspriešanas tiesu kopā ar katru un ikvienu manas apziņas līmeni, kurš identificē mani ar manu iesauku vai manām iesaukām, un tad tās uzskaitiet, kādas tās ir. Es lūdzu dievišķo palīdzību, lai atrisinātu jebkādu neskaidrību, jucekli un nekārtību attiecībā uz manu vārdu. Es lūdzu visu spēku un enerģiju, kas piesaistīti manai iesaukai vai manām iesaukām, atdot vārdam, kuru šobrīd lietoju, un varat arī to nosaukt. Vai jums kaut kā reaģē ķermenis, kad jūs šo lūgumu noskaitat? Vai kaut kas mainās? Minimāla reakcija. Tas nav ne labi, ne slikti, ja ir spēcīga reakcija vai ir minimāla vai vispār nav nekādas reakcijas. Ja ir kaut kas jāsakārto, tad tas var jau sākt kārtoties. Reaģēt tur bija daudz, kas palicis, reiz kā spēka pieplūdums. Tad katram ir savādāk. Nav reakcijas vispār. Var gadīties, ka arī nav nekādas enerģijas iesaldētas. Ja, tas, ko es teicu, ko mēs lūdzam atgūt, tas ir viss spēks un enerģija, kas ir piesaistīta iesaukai. Ja tur nekas nav pazaudēts, tad arī nekas netiek atjaunots. Nākošais mums būtu kristālvārdi, to es jums atstāšu kā mājasdarbu, tad tie cilvēki, kas ir tikuši kristīti un kuriem ir kristālvārdi, tad jūs līdzīgi tāpat kā par iesaukām varat noskaidrot arī to nākošo lūgumu, kas principā ir tāds pats, tikai mazliet pāris vārdiem savādāk formulēts, un ja nav reakcijas uz iesaukām, tad var pamēģināt pēc šī te otra lūguma skaidrīt, tad ir nevis, ka mēs lūdzam dievišķo palīdzību, dievišķo iejaukšanos, bet pārējais ir principā tieši tas pats, kas iepriekš tikai tā kā teikam savādāk. Ko dodamies uz priekšu, tad ir vairāk citi iemesli, kuri arī var ietekmēt to, vai izspriešanas tiesa iedarbojas vai neiedarbojas vispār nemaz. Arī tā var būt, bet tos iemeslus visu var atrisināt. Un šie iemesli tā ir sakārtoti tādā secībā, kā Amy Jo, kas ir šīs metodas autore, ir testējis un rādījis, ka šie iemesli ir visbiežākie, piemēram, absorbētais dvīns vai parazītiskais dvīns, tie ir visbiežākie iemesli, un ticās, ka neviens man nemīl, ir mazliet retāk sastopams. Par absorbēto dvīnu vai parazītisko dvīni mēs šo tēmu risinājām tad, kad mēs izsaucām to sākumu lūgumu webināru sākumā. Tātad es izsaucu sevi uz pilnu izspriešanas tiesu, veikt absorbētā dvīņa atrisinājumu vai parazītiskā dvīņa atrisinājumu. Tad arī tas man bija likts iekavās dēļ tā, ka tas ir ātrais lūgums, kurš atrisina tēmu, vairāk tas nav jāsauc. Un te droši vien varētu būt interesanti zināt, kas slēpjas ir šie te kodētā vārda. Tad absorbētais dvīnis ir situācija, kad mēs bijām mammai Puncī, attīstījās vairāk kā viena grūtniecība. Un ļoti bieži šī paralēlā vai vairākas paralēlas grūtniecības apraujās tik mazā termiņā, kad ārsts pat sonogrāfijā neierauga, ka tur ir bijis otrs auglītis. Dēļ tā, ka daba ir taupīga, tad šīs šūnas, kas tika izmantotas tā jūsu brāļa vai māsas ķermeņa veidošanā, tiek asimilēts jūsu ķermenī. Nevis tiek laistas nezūdībā, bet jūsu ķermenī asimilējās un no jūsu ķermeņa
teiksim, jūsu ķermeņa būvniecībā tiek izmantots. Un var gadīties tā, ka jūsu ķermenī ir šīs te daļas. Un patiesībā, kā Emīļa saka, ka šie dviņu grūtniecības ir krietni vairāk nekā mēs domājam. Tātad ir vairāk nekā 50% gadījumi ir šāds te dvīņus bijis. Un tas izpaužās tā, ka īstenībā jums vajadzēja mammai būt vairākiem bērniņiem. Sākotnējā doma ir tā dabas doma bijusi, un katram no tiem būtu savu dvēseli ar savu vārdu. Un tad jūsos ir šī kaut kāda svešā daļa, kurai ir cits vārds. Un tad, kad jūs izsaucat sevi uz izspriešanas tiesu, tad tā daļa, kas ir ar to citu vārdu, netiek izsaukta. Un lai šo situāciju novērstu, šīs lūgums ir izveidots, lai viņu sakārtotu, un tā daļa tiktu asimilēta jūsos un tiktu atzīta kā jūsējā daļa. Un līdzīgs ir parazītiskais dvīnis, tad tur ir jau konflikts iekšā, kur šis parazītiskais dvīnis jūs pat nepieņem. Tad ir konflikts starp jums kā dvīnīšiem, un tas parazītiskais dvīnis ir konfliktējošās enerģijas. Un arī tieši to tad mēs asimilējam un atrisinam konfliktus, un tā daļa tiek atzīta par mūsējo. Tad dziļāk tajā tēmā nav pat nepieciešams līdz tieši, lai saprast, kā tas viss darbojas. Tad vienkārši tas, ka tā mēdz būt, un mēs to sakārtojam. To, ka tādi dvīņi mēdz būt, un tiešām, ka mūsu ķermeņa būvniecībā tiek izmantota viņu šūnas, tas bojā gājušā bēbija šūnas, Emīļa stāsta par vairākiem gadījumiem. Viņas pieredzē, viens bija viņas mammai, kur viņai bija operēta cista, un cistā iekšā bija maza bēbīša šūniņas. Tā kā tajā cistā bija tas absorbētais dvīnis iekšā palicis. Ja, tad viņas ķermenis asimilēt bija, nav pilnībā asimilējies, bet kā cistā tur bija kaula fragmenti. Un viņa saka arī, ka ja mums aug liekie zobi, ne tur, kur viņiem vajadzētu būt. Mans gadījums arī ir līdzīgs, jo man ir izaudzis 9. zobs, kur zobārsti visi brīnās, un nevar saprast, kā tas var būt. Un priekšstats man, ka es esmu no Āfrikas apburgāniem cēlusies, jo viņiem tur tā esot. Ja, tad arī šie liekie zobi, piemēram, arī ir viens no iemesliem, viens no veidiem, kā izpaužās tas, ka es neesmu bijis vienīgais bērniņš mammai Puncī. Tā, nākošā lielā tēma ir neviens man nemīl. Un neviens man nemīl, tas ir ticējums. Un jūs pat nevarat iedomāties, ja daudz cilvēku staigā šādu ticējumu. Un ir labi, ka ja jums tāda ticējuma nav, bet lai pārliecinātos, vai tas tā ir vai nav, tad atliek sev uzdot jautājumu, cik patiesi ir apgalvojums, neviens mani nemīl. Un novērtēt to skalā no 0 līdz 10, vai arī no 0 līdz 100%, tad 0 būtu pilnīga nepatiesība, absolūtās muļķības, un 10 vai 100% būs 100% patiesība. Cik liels skaitlis tas jums ir? Tagad man gan ir jāpiebilst, ka vislabāk būtu, ja jums būtu iespējams testēt ar muskuļu testi vai ar svārstiņu, jo tad, kad jūs testējat, tad pirmais, kas reaģēs, tad būs jūsu prāts. Un teiks, ne, man nav tāda ticējuma. Un tad ir ļoti, ļoti dziļi sevi jāieklausās un jāskatās, vai nav tomēr tas ticējums kaut kur paslēpies, jo ir vēl citi līmeņi, kur ticējumi var tikt ierakstīt, un viens no tiem ir zemapziņa, kur ir paglabāti ļoti daudz ticējumu, kurus mēs pat it kā ikdienā liekas tā prāt, nē, tas tā nav. Bet tad, kad cilvēks runā, tad ļoti bieži izrunā frāzes, kas liecina tomēr, ka tāds ticējums viņam ir. Vēl tā ir iekšējā sajūta, ja, kad jūs sakat 0, bet nē, ko tomēr kaut kas tīri nav. Tad liekas, ka gribās 2 ciparus likt. Ja tad, ja nav pilnīgi absolūta 0, tad iespējams, ka šis ticējums jums kaut kur iekšā ir, un to mēs varēsim atrisināt. Un es pieminēju par zemapziņu, ka ticējums var būt ierakstīts zemapziņā. Es strādāju un testēju ar muskuļu testu cilvēkus un jautāju arī, vai citos līmeņos, kā piemēram sirdī, ķermenī, dvēselē, garā, vai arī pavadoņos, kas ir dzimtas līmenī ierakstīti šie ticējumi, un mēdz būt, ka nevis pašam cilvēkam apziņā vai zemapziņā, bet kādā citā līmenī ir šis ticējums. Tad tā ir enerģija. Jebkurš ticējums arī ir enerģija, un tā enerģija kaut kur ir iestrēgusi, un tad no tās enerģijas ir vērtīgi atbrīvoties. Protams, ja šis ticējums ir apziņas līmenī, ka jūs varat, jūs vai kāds jūs tuvs cilvēks, ar kur jūs gribētu strādāt,
Ar svārstu novērtēju uz 8, tad ticējums iekšā ir. Bet, ja jūs atklājat, ka šās ticējums ir, tad jums ir iespējams skaitīt lūgumu par otru cilvēku, tad tas ir parauds ziņā jums iedots, bet strādāsim tātad ar sevi un ar citiem cilvēkiem strādāsim. Tad strādāsiet jūs mājās, ja jūs to vēlēsieties. Protams, ja jums nav šāda ticējuma, bet jums ir padomā kāds cits cilvēks, kuriem jūs gribētu palīdzēt, tad jūs, kamēr mēs skaitam par sevi, varat skaitīt par to otru cilvēku. Tā atšķirība starp sevi un otru cilvēku ir tikai tas, ka mēs izsaucam sevi vai par otru cilvēku mēs izsaucam konkrētu cilvēku. Un arī vēl te piebildu tie, kas nav bijuši citiem webināriem, tad, kad jūs izsaucat citu cilvēku, tad pēc iespējas vairāk noraksturojat. Viņu viens variants ir, ka jūs paņemat cilvēku fotografiju priekšā un skatoties šo fotografiju izsaucat viņu, vai ja viņš ir klātienē, tad jūs viņu izsaucat, bet ja nē, tad noraksturojat. Piemēram, es izsaucu savu meitu vai savu kolēģi vai savu kaimiņu, ne, kaut kādu lomu noraksturojiet. Un ja jūs izsaucat citu cilvēku, jūs nezināt pilnu viņa vārdu, tad sauciet tik vārdu, cik jūs zinat. Vienkārši tā. Aprakstiet, cik vien precīzi iespējams. Bet tad par sevi. Es jums teikšu priekšā par sevi. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli. Apziņu, zemapziņu, garu, visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt ideju, ka neviens mani nemīl, un koriģēt to tās rašanās vietās. Un tad paraksim mazliet dziļāk, ne tikai pašu ideju, bet arī situācijas. Es lūdzu analizēt visas mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu situāciju, kura šo ideju radīja, vai arī kura radās dēļ šīs idejas. Es lūdzu visas šīs situācijas analizēt un koriģēt tās to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai visi šajā situācijās iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Un ieklausieties, kas ar jums notiek. Ja jūs skaitat lūgumu par kādu citu cilvēku, arī tad jūsu ķermenis var reaģēt, jo šo lūgumu skaitīšanas brīdi jūs esat jau savienojušies ar tā otra cilvēka enerģētisko lauku. Un tad arī jūs savā ķermenī varat izjust šīs enerģijas kustības. Novērtēt, kas jums ir tagad, cik patiesi tagad ir apgalvojums, neviens mani nemīl. Vai ir kaut kas mainījies? Skaitīja par sevi, bija sākumā uz kādiem 10–20%, pēc noskaitīšanas palika vairāk. Tas nozīmē, ka tas ticējums palika stiprāks. Okay. Tas nozīmē, ka viņš iekšā bija un tad nāk laukā. Tiksim ar viņu galā. Tad pie negatīviem ticējumiem nav iespējams tikt izpirkšanas tiesas laikā. Ja mēs nelūdzam, lai viņš tiktu ieprogrammēts, bet tad ir tā, ka mūsu pavadoņi mūs sargā un neļauj mums negatīvas lietas ieprogrammēt sevi iekšā. Svārs sakas 4, kur iepriekš bija 8, tad kaut kas ir samazinājies. Okay.
Un tad skaitīsim šādu lūgumu. Es vārds uz vārds izsaucu visus iemeslus, kāpēc manī joprojām ir ticējums, neviens mani nemīl, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt visās manās laika līnijās, visās dimensijās un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Kolēģi, klausieties, kas jums mainījās. Cik tagad ir? Nāk raudens, baigi draņķīgi, reāli smagi. Bija 7, tagad būs uz 3. Uz 0 nokritās, ok. Labi, tur, kur vēl nav nullīte. Es vārds uz vārds izsaucu visus tos savus apziņas līmeņus, kuri uzskata, ka neviens mani nemīl, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es ticu un domāju, ka neviens mani nemīl, un koriģēt šos iemeslus to izcelsmes vietās. Un atkal ieklausieties, kas notiek. Un tā, ka šis ticējums ir tāds, kuru mēs varam sevi ieprogrammēt arī. Ticējumi, vispār par ticējumu mēs tiekam dažādos veidos, bet viens no tiem, kad mēs ilgstoši domājam, tas ir kā afirmācijas un sev gūstam apliecinājumu, un tad tās ir arī domas, kas programmē jaunas ticējumus. Ir komisionā bērnības atmiņas. Paņemsim nost, pakoriģēsim tās domas, ko mēs esam paši jau domājuši. Es vārds uz vārds izsaucu sevi vārds uz vārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar manu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu un manu garu un kopā ar visiem maniem pavadoņiem. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas un atklāt katru un ikvienu situāciju, kurā es domāju, ka neviens mani nemīl. Es atvainojos sev par šīm domām. Es lūdzu sev par to piedošanu. Es lūdzu sevi piedot sev to, ka domāju šīs negatīvās domas un sāpināju sevi. Es lūdzu sev būt atvērtai un izvēlēties pozitīvākas domas.
Es lūdzu sev būt atvērtai un vēlēties ieraudzīt visus tos cilvēkus, kuri mani mīl, un visus tos veidus, kā viņi savu mīlestību pret mani izrāda. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek. Vai joprojām ir šīs skumjas un smagums sajūta, vai kaut kas mainījās? Dīvaina reakcija paliek labāk, bet vajag vairāk laika izprocesēt, pastrādāšu pati pēc tam ar to vēl. Mēs varam arī šeit uzreiz pastrādāt, jo, ja jums ir smagums sajūta vai skumjas vai raudiens nāk, tad arī to var izsaukt izpirkšanas tiesu. Un, ja jums ir vēlēšanas, tad to mēs tad varam izdarīt. Kļūst mierīgāk, gribas ieelpot dziļi un gari izelpot, palaižot. Okay. Tu varam arī vienkārši dot mirkli tam laika, paelpot un atlaist. Šajā webinārā es nebiju paredzējis, tāpēc arī man uzrakstīts priekšā lūgums par emociju atlaišanu. Tad izpirkšanas tiesas grupā, manuprāt, esmu rakstījis šos te lūgumus. Un ļoti daudzos citos webināros tie ir bijuši, bet, ja jums ir vēlēšanās, tad mēs varam tagad arī noskaitīt lūgumu. Vienkārši, dēļ tā, ka jūs piedalāties online, tad jums ir iespēja izvēlēties. Atlaist emocijas vai ļaut viņām pamazām pašām izprocesēties. Tie, kas skatīsies ierakstā, es sapratīšu, ka ir vērtīgi piedalīties, lai es varētu ar jūsu tēmām pastrādāt uzreiz. Vēlaties, lai mēs strādājam ar emocijām? Jo man pavisam negribētos, ka jums tā ir grūti paliek pēc kaut kādas vieglas tēmas. It kā es varu turpināt, bet jāstās vai vēl kādam vajag. Okay. Kā ir pārējiem? Vienkārši uzrakstiet vārdu gribu, ja gribat. Es vēlētos. Okay. Tādēļ ir nepieciešams nosaukt vārdā to emociju, kura šobrīd moka. Kura ir tā emocija, kura traucē justies labi? Kā to sauc? Vai varat atpazīt, kā to emociju sauc? Vai varbūt tāpat nav emocija, varbūt tas ir tikai smagums sajūta vai sāpju sajūta kaut kur ķermenī, kas ir, nezinu, no kurienes uzradusies. Nosauciet to vārdā. Un novērtēt skalā no 0 līdz 10, cik spēcīga ir šī emocija vai sajūta. 0 nav vispār, 10 ir maksimums. 0 līdz 10. 0 nav vispār, 10 ir maksimums. Cik tā ir spēcīga? Un emocionālais smagums uz 5. Labi. Un, ja iespējams, pat krāsu paskatieties, jo arī ar krāsu ir interesanti, ka jūs ieraugat vienu krāsu, pēc tam mēs noskaitām izpirkšanas tiesas lūgumu, un tā krāsa vai sāk mainīties, vai jūs redzat, ka tā krāsa plūst projām, tad tas ir kā indikators, kas notiek. Jo, ja krāsa maina savu tonalitāti, tas nozīmē, ka iespējams, ka tā emocija aiziet, bet kā tās ir bijis vēl kaut kas, ar ko ir vērtīgi strādāt. Ja paliek kaut kādi krāsaini pleķi, kas nav mīlestības krāsa, tad to no ķermeņa arī ir vērtīgi dabūt laukā. Bija vēsta kaiši zilzāļi tad, kad skaitījām. Nu ko, skaitam lūgumu. Es vārds uz vārds izsaucu visu šo vai visas šīs, un tad vai no tā ir tā emocionālo smagumu, vai visas šīs sāpes vai skumjas.
kas no jums, kurai bija, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt to rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es vairs nepieņemu šīs skaitīgās enerģijas savā ķermenī. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Un atkal, kas ar jums notiek, kas mainās? Kas notiek ar to emociju vai sajūtu, ar kur jūs strādājāt? Cik tā ir spēcīga tagad no 0 līdz 10? Tas, ko jūs redzat šajā darbā, atkal ir tas, ka izpirkšanas tiesa patiesībā darbojas. Tikai jāatrod tā pareizā pieeja, kādā veidā nomainīt. Ko izsaukt tieši, kas ir tas, ko mēs izsaucam, kādā veidā vārdos ietērpt. Un tad sagaidīt rezultātu. Es smaidu, uz 3 būs vēl. Ļoti interesants sajūtas bija, sēž turpat Krūšu Lāpstiņu rajonā uz 3, 4, bet bija iepriekš drusciņi stiprāk, jā, tā smagums sajūta bija. No 5 drusciņi nokrities. Nu, lūk, arī emocijām varbūt pretestība atlaist, un paskatīties, vai jums ir pretestība atlaist šo emociju, kurā vietā tā mīt. Ja es jautāju, vai, tad parasti viņi paslēpjas, bet ja es prasu, kurā vietā jūs uzmīt šī pretestība un cik tā ir spēcīga, jūs tā kā sakat, jā, es zinu, ka tu tur esi parādies. Novērtēt, cik spēcīgi jums ir pretestība atlaist šīs te sajūtas, šo te emociju. Kurā vietā šī pretestība atrodas? Arī pretestībai var būt krāsa, arī to jūs varat ieraudzīt. Smagums mugurā cīnījās, bet pazuda krāsa arī nomainījās. Krūškurvi ir. Un cik spēcīgi ir šī pretestība no 0 līdz 10? Un tad skaitam lūgumu. Es, vārds uz vārds, izsaucu visu šo pretestību uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt to rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu neatgriezniski šķīdināt visu šo enerģiju. Un atkal pasēc, kas ar jums notiek. Kas mainījās? Kas mainījās ar pašu pretestību un kas mainījās ar jūsu sajūtām, ar jūsu emocijām? Atraugas, gribas garī zelpot. Enerģijas kustās. Enerģijas grib celties uz augšu, it kā izdrupināties, bet sasprūst. To mēs varam izsaukt arī kā simptomu. Ja arī tā notiek, tā kā veids, kā mēs lūdzam, ja tad process notiek, bet kaut kas nenotiek. Es, vārds uz vārds,
izsaucu visus iemeslus, kāpēc sajūtas grib celties uz augšu, it kā izdiprināties pēc sasprūst, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Un tad mēs varam iesaistīt arī savu dzimtas līniju, jo var gadīties, ka tās pat nav visas jūsu emocijas, bet arī no senčiem kaut kas ir mantots. Un tāpat es pagadās itim bieži. Un tad mazliet garāku lūgumu. Drusku atlaižu paliek rozā. Okay. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es sevī šobrīd jūtu šo emociju vai sajūtu, nosauciet to vārdā. Es lūdzu visus šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Kas ar jums notiek tagad? Pilna mutars vieklām un rāja zobu šķokurā bija kaut kas. Skaisti kaut kam tikām klāt. Cik spēcīgi ir šī emocija vai sajūta šobrīd ķermenī? Nepatīkam sajūtas vēdera lēnstaļā. Tik viegli kā bezsvaru stāvoklī. Ok, forši. Uz 2 vēl ir no 5. Un ar tām nepatīkamām sajūtām vēdera lēnstaļā, cik tās ir spēcīgas? Egitai. Uz 2 vēl ir. Okay. Un tad ir tāds ātrāks lūgums. Tad ir joprojām šī emocija. Jūs sakat, jā. Ir vēl viņa ķermenī, jūtat vēl, un tad tāds ātrais lūgums. Jā, es vārds uz vārds. Izsaucu visus iemeslus, kāpēc es tikko teicu jā. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Ir vēl šī te emocija, šī sajūta ķermenī, jā vai nē? Izskatīja visu, ir labi. Ok, vēl ir vai nav vairs? Brīva. Ok, izdevās. Jā, nu tādā veidā mēs strādājam. Protams, ka tad, kad mēs strādājam ar emocijām, tad ir vērtīgi paskatīties, vai aizsakājušās emocijas vietā nav uzrūtusies kāda cita negatīva, jo emocijas arī ir slāņos. Un, ja ir kāda cita, tad šis process ir jāatkārto tik ilgi, kamēr ir tā sajūta, kad ir vieglums, mīlestība, labsajūta pārņem jūs, un kad jūs esat pilnībā tikuši no tā galā.
Atklāt sakot, es esmu pārsteigts, uz kādu mēs smagu tēmu uzrāpāmies ar jums, ja, tad šīs smagās emocijas un ticējums, neviens man nemīl. Kas ir tagad ar šo ticējumu? Ieklausieties, cik tas tagad ir patiesi, neviens mani nemīl. Kas ir mainījies? Patiesi, no 0 līdz 10, 0 nav patiesa, muļķības, un 10 100% patiesība. Tas nebija mans, bet mans ģimenes vietas tā 0 ir. Nulle. Pārējiem. Tie, kas man klusiņām sēdēja, kas ilgāk darbojušies, varbūt arī ir 0, jā. Jūs arī droši var iesaistīties šajā sevis vērtēšanā, skatīties, kas ar tevi notiek. Un šo webināru pēc tam varēs skatīties ierakstā un izstrādāt no sākuma to, ko es visu lūgums priekšā skaitīju. Okay. Labi, dodamies tad tālāk. Tad vēl viena tēma ir personības atjaunošana. Parasti tas nav ar mums, ja mēs ar sevi strādājam, tad īstenībā varētu būt, ka mums ir viss kārtībā ar šo tēmu, bet ja kādam citam cilvēkam liekas, ka kaut kas nestrādā, viens no iemesliem var būt, bieži tas varētu būt cilvēks, kuram ir kādas atkarības problēmas, un ka tas tikai izstāsta pēc cilvēka, un varbūt, ka viņš ir pazaudējis pat prātu apziņu. Jūs varat izmantot šo te lūgumu, vienkārši skatīties, kas mainās. Vēl viena liela tēma ir vajadzība pēc pabeigšanas, un par to mēs esam strādājuši arī webinārā, tā kā pieminēšu, ka es to ik pa laikām pieminu. Tā ir vajadzība, lai vispirms notiktu kaut kas, un tikai tad varēs notikt kaut kas. Ir pie piedošanas regulāri, tas nāk laukā, ka atlaist vajadzību pēc pabeigšanas, lai vispirms tas otrs man atvainojas, un tad es viņam piedošu. Bet tā vajadzība pēc pabeigšanas attiecās ne tikai uz piedošanas, attiecās uz ko citu, tā skaitā, kā šeit minētie piemēri, man vispirms ir jānopērk dators, un tikai tad es varēšu darīt to un to. Man vispirms ir jānomet liekais svars, un tikai tad es varēšu meklēt jaunu vīrieti, jaunu sievieti, lai izveidot partnerattiecības. Man vispirms ir jāaiziet no darba, lai kļūtu laimīgi, ja, tad visi šie ieteikumi esam sev teikuši par to, ka vispirms kaut kas ir jāizdara, un tikai tad varēs kaut kas notikt tālāk. Un to var vienkārši atrisināt ar šo lūgumu. Es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, ar nolūku veikt vajadzības pēc pabeigšanas atrisināšanu. Un tā kā jūs šo informāciju zināt, ka tas kaut kādā veidā veido tādus blokus, klāsterus un vienkārši blokus jūsu enerģētiskajā sistēmā, tad, kad jūs nākošais gribēsiet teikt, man vispirms ir jāizdara tas un tas, lai darītu to un to, tad kārtīgi padomāt. Ja tā ir darba secība, jā, bet ja jums ir nesaistīts lietas, kuras viņus sasaistat kopā, tad varbūt tomēr to nevajag darīt. Okay. Vai bija kādam tāda ļoti nopietna reakcija ķermeniskā, kas liecina, ka tur kaut kas arī tiešām bija sakrājies? Šis tāds vienkāršāks lūgums bija. Nebija. Okay. Mēs esam pamatīgi arī iepriekšējā bija vien gribējās, rekā. Labi. Tomēr vērtīgi ir skaitīt. Kā ir tagad? Vai pārgāja šī sajūta, ka vajag vemt? Interesanti, cik mēs esam dažādi, ka mēs sanākam kopā vēl joprojām. Okay. Tad atkal pastrādāsim, jo atkal man negribās jūs palaist ar nepatīkamām sajūtām, jo tad pacelt kaut kādas tēmas augšā un tad saka, tad tieciet paši galā, pārgāja. Ok, labi, tad pats atrisinājās.
Bet, ja būtu tā, ka šī sajūta nepāriet, tad to var saukt kā simptomu. Es izsaucu visus iemeslus, kāpēc man ir šis simptoms, kāpēc man gribās vēmt uz pilnu izspiešanas tiesu, lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Vienkārši atcerieties, tas ir vienkāršs veids, kā strādāt ar šādiem te simptomiem. Būt nemīlamai. Atšķirās, mani neviens nemīl, jo mani neviens nemīl, ir ārējo cilvēku rīcība, citu cilvēku rīcība. Es esmu nemīlams vai nemīlama, tā ir pārliecība par mums pašiem. Šo tēmu savulaik mēs strādājam pavasarī, kur mēs strādājam ar sevis pieņemšanu, patikšanu un sevis mīlēšanu. Tad tie cilvēki, kas tur ir piedalījušies, ļoti ceru, ka jums šī tēma ir atstrādāta, bet jebkurā gadījumā novērtēt, cik jums patiesi ir apgalvojums šobrīd, es esmu nemīlama. No 0 līdz 10, 0 nav, un 10 ir absolūtā patiesība, 100% patiesība. Nulle, uz 4, uz 4, kā pārējām, 0, Jālis, vai tu gribi piedalīties, arī pavērtēt, pamēģinās, ielikt braucošā vilcienā? Okay, es jums piedāvāju, ka jūs šo procesu pamēģiniet pašas tikt galā, tad jums ir paraudziņš, jums ir šis te vienkāršais lūgums. Un jums arī bija tāds pilnīgāks lūgums, bija par neviens man nemīl, tad atšķirība nav nekāda, jums ir tikai jāieliek iekšā cita frāze, kas ir, ja iepriekš bija neviens man nemīl, tad tagad ir frāze es esmu nemīlama. Un jums arī ir viss priekšā, visi daudzie lūgumi, ko es jums skaitīju, kādā veidā mēs ar to ticējumu cīnījāmies. Vai jūs esat to ar mieru? Un dēļ tā, ka parasti webinārs iet stundu, pēc tam mēs stundu ar savām tēmām strādājam. Ja jūs vēlēsieties, tad mēs varēsim individuālajā darbā. Tie, kas skatīsies ierakstā, diemžēl jūs šeit nesat, jums nāksies pašiem tiešām tikt galā. Tā, nākošā tēma ir nepieciešama izglītošana. Un tas ir tad, kad mums ir iepriekšējās inkarnācijās vai sanākos laikos šī enerģētiskā dziedniece, viņa jau kā tāda eksistēja, bet ļoti iespējams, ka dēļ reliģijas, jeb kāda enerģētiskā dziedināšana vispār bija aizliegta. Un tad varbūt kaut kur enerģētiskajā sistēmā, vai ne jūsu zemapziņā, ka jūs pat neapzināties, ka jums tāda ticējuma ir, vai jūs varbūt apzināties, ka tāda ir. Ka īsti tas nedarbojās, ja tad, ka nedarbojas šī te metode. Ir būtiski, lai jūs ticētu, ka darbojās, paļautos, ka tā darbojās un sagaidat, ka tā darbojās. Tad arī tā bija tēma vienā atsevišķā webinārā par to, kā manifestēt, lai sapņi piepildās, ka nepietiek ar to, ka mēs ticam, mums ir svarīgi, lai mēs spētu paļauties un sagaidīt. Un tad jūs varat sevi novērtēt, vai jūs ticat, ka enerģētiskā dziedināšana darbojās. Darbojas, vai izpirkšanas tiesa, ka darbojas. Vai jūs paļaujaties, ka izpirkšanas tiesa darbojas? Un arī šī gan ticība, gan paļāvība, gan arī sagaidīšana, tā arī var būt gradācijā no 0 līdz 10 vai no 0 līdz 100%. Tad cik spēcīgi ticat, vai par visiem 100%, vai par visiem 100% paļaujaties, vai par visiem 100% sagaidat? Ir pa visiem 100%. Ļoti labi. Nu, tikko pārliecinājāmies, ka tas darbojās. Šis lūgums par 70%. Kas tieši ticība, paļaušanās vai sagaidīšana? Kas nav uz visiem 100%? Šis lūgums, kas jums tiek, ko es jums esmu sagatavojis, izglītot mūsu dzimtu un pavadoņus un reliģiskos līderus par to, ka šīs te metodas darbojās. To mēs kopīgi noskaitīsim, lai arī tiešām
Bet, ja mēs nezinām, ka dzimtā kaut kas tāds ir, tad, lai tas varētu sakārtoties, pārējo tad pēc tam pastīsimies, kas jums mainīsies pēc šī lūguma noskaitīšanas, vai tas vilti ieteikt sameklēt to citu webināru un viņu tad noskatīties un izstrādāt un netērēsim šobrīd laiku, neveltīsim, vai atkal, tieši individuālajā daļā mēs varēsim to izstrādāt, jo tā ir veca tēma, tā pie sevis padomāju, ir diezgan sarežģīti, kad ir jau pieredzes pagātie mani webināru apmeklētāji. Jā, sirdī tic, ka jā, bet prāts ir neticīgs. Prātu var pastrādāt, jā, kāpēc prāts pretojās, jo prātu var izsaukt izspriešanas tiesu un analizēt iemeslus, kāpēc viņš netic. Tās ir visas pieredzes, kas prātam neļauj ticēt. Es esmu tieši tāda pati ar neticīgo prātu, vienmēr vajadzēja pierādījumus. Un to es esmu izstrādājis, jā, ka es ticu, ka tas darbojās. Tad to ir iespējams izstrādāt. Bet noskatīsim tomēr šo te lūgumu kopīgi, tas būs vērtīgi. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtes līnijām. Visiem mūsu reliģiskajiem līderiem. Un visiem mūsu pavadoņiem. Ar nolūku, lai mēs tiktu izglītoti par ieguvumiem, kas gūstami no pilnās izpirkšanas tiesas. Es lūdzu katram no mums vai dvēseles atpazīšanu. Ko? Es notestēju savu muskuļu testu, un man saka, ka mūsu visaugstākajam labumam vajag noskatīt lūgumu par šo tici mīli tici sagaidi paļaujies, lai mēs spētu paļauties, ka izpirkšanas tiesa darbojās. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar manu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu garu, visām manām dzimtes līnijām un visiem mūsu pavadoņiem ar nolūku radīt atvērtību un vēlēšanos, ticēt, paļauties un sagaidīt, ka izpirkšanas tiesa darbosies. Tas ļoti interesanti, kā prāts spēja rīkoties. Mēs tikko strādājām, tikko mēs pārliecinājāmies to, ka enerģijas plūda, ticējums gāja projām, emocijas aizgāja, pieredze ir, vai nav prāts saka, kaut kas nav kārtība. Tad, tā prāta daļa, kas nevēlas ticēt. Arī to var izsaukt uz izpirkšanas tiesu atsevišķi. Tad es vārds uzvārds izsaucu to savas apziņas daļu, kas netic, ka izpirkšanas tiesa darbojās. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt visus iemeslus, kāpēc es neticu, ka izpirkšanas tiesa darbojās, vai es pilnībā neticu, un koriģēt šos iemeslus to izcelsmes vietās. Sirdī ticu, it kā, bet prāts ir neticīgs. Es vārds uzvārds. Izsaucu savu prātu uz pilno izpirkšanas tiesu.
Es lūdzu analizēt tā laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc mans prāts nespēja noticēt, ka izpirkšanas tiesa darbojas. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Un tad ir jautājums, cik liels ir bailes noticēt. Noticēt, ka izpirkšanas tiesa darbojas. No 0 līdz 10. 0 nav vispār baiļu, un 10 ir maksimālās. Kā ir, cik liels ir bailes, un kas tagad ir ar ticību? Ticību, paļaušanos un sagaidīšanu. Uz cik procentiem tagad ir ticība, paļaušanās, sagaidīšana? Cik patiesi ir apgalvojums, es ticu, ka izpirkšanas tiesa darbojās? Cik patiesi ir apgalvojums, es paļaujos, ka izpirkšanas tiesa darbojās? Un cik patiesi ir apgalvojums, es sagaidu, ka izpirkšanas tiesa darbojās? Šī tēma arī ir liela un plaša. Tā mums bija vesela webināra tēma. Jā, tā kā skatos, ka jūs man nerakstat, vai nu jūs esat iestrēguši vērtēšanā. Viss kopā ir uzlabojies. Jā, tad 10 reiz 3 vai 3 reiz 10. Jā. Ja kaut kas nav kārtībā, ja, kad nespēja tikt pie šīs ticēšanas, paļaušanās, sagaidīšanas, tad tomēr pastieties veco webināru. Un tajā tad būs jums vairāk paraugi, kā strādāt ar šiem tiem, kāda ir lūguma, kurus jūs varat izmantot, vai arī jums īstenībā kā daudz lūgumu tiek iedot, un pēc tās pašas schēmas jūs varat pamēģināt pašas darboties. Labi, dosimies tālāk. Barikādas apkārt sirdīs, sirds vēlnes mūris, tā arī mums bija vesela webināra tēma. Un šeit ir tikai viens lūgums, ar kuru, kā būtu nav iedomāties, ka jums pietiks ar vienu lūgumu, to, ko mēs veselu stundu vai pat vairāk darbojamies webinārā. Ja? Tad tam es vienkārši pārlekšu pāri, bet sirds dziedināšana, tie, kas nav dzirdējuši man stāstot par sirds mūri, tad tā ir viena būtiska lieta. Un ideja ir tāda, kad mēs dzīvojam un izjūtam dzīves laikā smagas emocijas, tad šīs emocijas var nogulstēties ķermenī, iestrēgt ķermenī, un parasti ir klasika ir 3 vietas. Vai nu tajā orgānā, kas šo emociju izstrādā, vai nu tajā orgānā, kurš tajā brīdī ir kaut kādā ziņā ievainots, ja, tad viņam ir viņš ir vājāks nekā citi, vai arī apkārt sirdī. Un sakrājoties pie sirds tuvumā, sirdī apkārt sāk veidoties enerģētiskais tāds mūris, kurš mēdz sasniegt pat kilometru biezumu. Un tad, ja mēs neko nedaram, lai šo te mūri nodrupinātu, lai šīs emocijas atlaistu, tad sekas ir tādas, ka mēs zinām, ka tas otrs cilvēks mūs mīl, bet mēs viņa sūtīto mīlestību sev nejūtam. Un savukārt, ja mēs kādu citu mīlam, tad arī mūsu mīlestība tam mūrim netiek cauri, un tas otrs cits cilvēks to nekādā veidā nevar just. Ar prātu saprotu, jā, ka mīl, jo redzu, ka rūpējās taču, bet emocija nav nekāda. Ja, tad šī enerģija, jo mīlestība tā ir enerģija, un tā enerģija netiek tam mūrim cauri. Tas ir mīlestības jautājumos. Nu, tad, protams, ja tas ir partnerattiecībās, tas ir kaut kādu efektu atstāt, ja tas ir attiecības uz bērniem, tas bērns vienkārši traumē, un arī viņiem sāk veidoties šis mūris. Bet arī ir kāda lieta, kas mums pašus ietekmē, tas ir, ka šis, dēļ tā, ka sirds ir kā centrālais procesors datorāts, ar kuru plūst visa informācija, tad šī informācija, kas ir jānovada no viena ķermeņa gala uz otru galu, tiek traucēta, un tie traucējumi var izraisīt ar laiku slimības. Nu, tad ir cilvēki, kuriem ir visāds sirds problēmas arī, kas veidojās.
Bet arī citas slimības var būt daļa tā, ka ir šis sirds mūrs. Tā kā sirds mūrs ir pirmais, kurš ir jāņem nost, ja mēs gribam ar enerģijām strādāt. Tāpēc atkal būtu vērtīgi, ja jūs ar to pastrādājat. Nu, tie, kas māk ar svārstu strādāt, vai arī muskuļu testu, ja jūs varat sev patestēt, vai jums šās te mūžas ir, jo tie cilvēki, kas nodarbojas ar garīgajām praksēm, varbūt to mūru tomēr paši atlaiduši, ka pat nezinu, ka viņi to ir izdarījuši. Ja, tad man tāda pieredze ir, kad atnāk klients, ar kur es neesmu strādājis, kurš nav nekādu šo te mūru strādājis, un viņam tas mūrs vai ir mazītiņš, vai arī nav vispār. Bet, es gan saku, ka tie cilvēki, kuriem no problēma pie manis nenāk, tāpēc arī man tā statistika var nebūt pareizi, ja, kad es saku, ka 90% cilvēki ir šās te mūras, varbūt, ka tas ir mazāk. Jo, pie manis jau nāk tie, kuriem ir problēmas, nevis tiem, kuriem viss ir lieliski. Tālāk sirds dvēseles un prāta skaidrību. Ja mums nav šīs sirds dvēseles un prāta skaidrība, tas arī var nojaut no enerģijas plūsmas starp šiem komunikācijas līmeņiem. To mēs atrast,ām jau arī pašā sākumā, kad mēs strādājam. Es neatceros, bija. Mēs varam izsaukt vēlreiz. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Un lūdzu sev sirds, dvēseles un prāta skaidrību. Un to pašu jūs varat lūgt par citu cilvēku, vienkārši tad jūs arī sakat, es izsaucu viņu, konkrētu vārdu uzvārdu un lūdzu viņai sirds, dvēseles un prāta skaidrību. Tas arī ir ātrais lūgums, kurā ir vairākas lietas iekodētas, bet pēc nosaukumā jau ir skaidrs, ko tas nozīmē. Līdzīgi ir par enerģijas iepakojumiem, ko mums bija pašā iesākumā, ka mēs pirms tēmas sākām risināt, bija tie ātrie lūgumi, un pašu pēdējo, ko es pierakstīju klāt pie enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Enerģijas iepakojumi ir, jūs noteikti esat redzējuši cilvēkiem, kas zīmē auru, un to auru zīmē tādiem kā slānīšiem. Tie slānīši, tie enerģētiskie ķermeņi katram cilvēkam ir savādāki, un arī viņu secība ir savādāka, un mēdz skatīties, ka ir cilvēki, kuriem vispār nav auras kaut kādu traumu dēļ, bet ja tā aura jebkāda ir, tad šie enerģijas iepakojuma optimizēšana sakārto tos sadalošos slāņus starp šiem enerģijas ķermeņiem. Jo, ja tur ir traucējumi kaut kā, tas ir kā caurumi, pa kuriem tiek negatīvās enerģijas iekšā. Viena lieta ir veselīgas robežas, lai mums būtu robežas ar ārējo pasauli, bet arī šajā te slāņu starpā, lai to sakārtot. To mēs skaitījām, to mēs atlaidām jau. Piedošana un attaisnošana. Atkal viena vesela webināra tēma, kur mēs nopietni strādājam arī ar lūgumiem tieši par konfliktu risināšanu, lai mēs spētu piedot un atlaist. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem tas ir tāds ritīgs izaicinājums, un tad šī ir tā reize, kad es pierakstīju klāt vēl vienu metodi, kuru mēs šeit neapskatīsim, bet ir autors Colins Tippings, un viņam ir vairākas grāmatas, un viena no tām ir Radical Forgiveness, radikālā piedošana. Šī grāmata, es zinu, ka ir tulkota krievu valodā un ir pieejama arī, brīvpiekļuvēs, nezinu, iespējams, tas ir pirātiskā lapa kob.ru. Es redzēju, ka tā joprojām tur ir pieejama, bet viņu var nopirkt arī internetu veiklos, iespējams, arī var pasūtīt uz mājām. Es nezinu, vai viņi ir latviski. Es gan esmu redzējis, ka ir latviešu valodā viens vīrietis, kurš piedāvā šo metodu. Viņš pieļauj, ka ir apgūst, tur ir tā ir certifikācija. Šis te Colins Tippings nesen atdeva savu biznesu kādam savam sekotājiem, viņš pietiek jau vīrs gados ir. Es šo metodu izmantoju pirms es jebkuras citas metodas atklāju, kā bungošanu vai šo te bodīkodu vispār izpirkšanas tiesu, un toreiz man tā darbojas, tur vienkārši jāpilda anketa ir, un tā kā pieņem to, ka tam, kas notika un kur mums tika darīts pāri, ir kaut kāds, ka tam ir kaut kāds nolūks bijis, un kad pielaist to sev klāt. Bet, izpirkšanas tiesa būs jaudīgāk tādā ziņā, ka tas konfliktu risināšana noteikti veselī līmenī un iedarbojas arī uz tiem cilvēkiem, kas neesam mēs, tātad uz visiem tiem, ar kuriem mēs esam iesaistīti konfliktos. Un kā arī viņiem tiek palīdzēts, lai arī viņi varētu piedot, jo mēs arī par viņiem lūdzam. Un tad, ja veselī līmenī tas noteikti, tas ir tikai laika jautājums, kad šis cilvēks arī prāta līmenī to spēs piedot. Ja, tad atkarībā no tā, kāds cilvēkam ir programmas, tas var notikt ātrāk vai vēlāk, ja kurā ziņā veselī līmenī tas noteikti, tad jau kaut kāda enerģija tiek atlaista visiem. Pēcnāves atvienojumi, tā ir tēma, ar kuru
jums, es esmu jau uzrakstījis tādā formā, ka tas ir par citu cilvēku, ja jūs kādam gribēsiet palīdzēt, un cilvēks, kurš ir piedzīvojis pēcnāvs pieredzi, ja tas ir par jums, tad jūs vienkārši ielieciet to, ka jūs izsaucat sevi, un tad to šo lūgumu formulēt tā kā priekš sevis. Varat to profilakses dēļ izsaukt, bet ja jums nav bijuši šeit pēcnāvs pieredzi, tad jums nekāda efekts neatstās. Ja ir vajadzīga ticība dziedināšanai, tad tas iemesls ir līdzīgs, kā bija, kur mēs lūdzām izglītošanu par to, ka šīs enerģijas metodas darbojas, enerģijas dziedināšanas metodas darbojas. Tad ir cilvēki tādi, kā jau šeit esmu rakstījis, kuru tic, kuri apgalvo, kuri nepārtrauti, tā kā jebkādā veidā pauž, ka apkārt ir viena blēžu krāpnieki un šarlatāni, un nevienam nevar ticēt un spēj paļauties tikai uz sevi. Tie varētu būt arī cilvēki, kuri tic tikai un vienīgi rietumu medicīnai un tikai un vienīgi tabletē, jo, ja tā no tableta, tad nekas tas nedarbojas, un tās visas ir muļķības, un nekāda zilā kalna Marta, un nekāda LS Veronika, un nekāda acis pāri nevar palīdzēt. Jā, tad tie cilvēkiem varētu būt nepieciešams šo te lūgumu skaitīt, un dēļ tā, ka viņi jau ticamā to lūgumu neskaitīs, jo viņi tam netic, tad, ja mēs gribam viņiem palīdzēt, tad ir tas lūgums, ka mēs tajā trešajā personā saucam. Ja mūsos pašos ir iekšā šās ticējums, ka apkārt viena blēža krāpnieka šarlatani var notestēt, vai jums tas tāds ir. Jā, vai jums jūsu enerģijas laukā kaut kas tāds ir, tad to, kas ar ticējumiem jūs redzējat, un tas vienkārši kā jums ir mājasdarbs, ir ko darboties. Jā. Neusticēšanās vēl viena liela, retāks, protams, jo šeit ir tieši tie pirmie iemesli bija tie, kas ir visbiežāk, un jau tālāk mēs ejam, jo tas ir retāk. Neusticēšanās ir diezgan līdzīga, ja tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēka neusticās, tad arī kaut kas varētu būt apakšā ticējums, ka cilvēkiem nedrīkst uzticēties, ka mani piekrāps, ja ticējumi var būt daudz un dažādi, un ar viņiem jūs varat strādāt gan kā ar ticējumiem, ja jūs viņus atpazīstat, kas te ir par ticējumiem, gan arī šo te vispārināto lūgumu, kuru tieši risina neusticēšanos. Ja, to es jums, ja tie ir jūsējis, to sastāšu jums kā mājas darbu. Par labvēlīgas dvēseles piešķiršanu arī ir interesanta tēma par to, ka ir kaut kāda iepriekšējā inkarnācija pieredze un ir palikuši nepadarītie darbi, un dvēsele ir baidījusi, es veicu šo dzīves pārskatīšanu, kas ir tā kā starp inkarnācijām kā dabīgais process, tad var gadīties, ka tā ir tikus izlaista, un tad mums ir dvēsele piešķirt, ja tā mūsu fiziskajā ķermenī ir dvēsele, kura ir tāda kā nav labvēlīga, kur ir visādu iepriekšējo dzīvu bagāžu, un tad to var risināt. Dvēseli ceļojumi notiek. Es tā diezgan uzmanīgi izturos pret to, lai vēl pieprasītu sev jaunu dvēseli, jo dvēseli atnāk ar kaut kādu gaumes sajūtu, ar visādiem, ar ieradumiem, un mēs varam dabūt citu dvēseli, un izrādīsies, ka esošais vīrs vairs nav simpātisks, un ka tas ēdiens, kurus ēd, vispār tā triebjās, un arī darbs man nepatīk, un mūzikas gauma mainās, tā ir tēma, ar kur ar pietāti, ja, bet, ja liekas, ka nekas nelīdz, tad šis ir tas, ko var tomēr noskaitīt lūgumu, ja izpirkšanas tiesu, lai ko darītu, nekas nemainās. Ir labi tad, ja jūs mākat testēt, ar muskuļu testu vai svārstu un pajautāt, vai tas ir par jums, jo, ja tas nav par jums, tad jums šis lūgums nav jāskaita. Ja tas ir par jums, ja, ka tas ir iemesls, kāpēc izpirkšanas tiesa nedarbojas un nedarbojas 100%, un tad to jūs varat izmantot, tad lūgumi jums ir iedoti. Nav spējīgs dziedināties. Vēl viena ticējuma grupa, un tas attiecās uz tiem cilvēkiem, kuri domā, ka viņi ir pārāk veci, un ka slimības ir tāpēc, ka viņi ir pārāk veci. Nevis tāpēc, ka viņiem ar enerģijām kaut kas ir sastrēdzis, bet tāpēc, ka ir pārāk veci un vecumā tas tā ir. Un tad ar šiem ticējumiem ir nepieciešams strādāt. Un kas te ir par ticējumiem? Mēs varam nemēģināt viņus atklāt un izmantot šo te lūgumu, kurš lūdz, lai tā kā pārprogrammētu tās negatīvās domas un idejas un ticējumus, nenosaucot tos vārdā. Pēc maniem novērojumiem ir tā, ka ir ticējumi, kas ir tik jaudīgi, ka tik ilgi, kamēr viņus nesauks vārdā un ar viņiem nestrādās precīzi, tikmēr viņi projām neiet. Šis te lūgums, redz, kā, jūs redzat, ir noformēts sakot trešajā personā, ka jūs kādu citu cilvēku izsaucat.
Lai tā kā palīdzētu kaut kādā veidā viņam sākt dziedināties. Protams, ka jūs to visticamāk darīsiet tad, ja pie jums kāds nāks kā pie klienta, kā klients, varētu būt, ka saviem ģimenes locekļiem ir vēlēšanās palīdzēt, bet būs pats pēdējais punkts, kad jūs redzēsiet, ka reizēm arī pat tas nestrādā, ka jūs par kā trešo strādājat, ka citu cilvēku, kas neesat jūs. Par frekvenču interferencēm arī reti, bet mēdz gadīties, ka ir traucējumi mūsu komunikācijā starp mums un mūsu dvēseli dēļ tiem elektromagnētiskiem viļņiem, kas ir mūsu tuvumā, kas ir no antenām, kas ir bezvadu internets, kas ir mobilē tīkli, tā skaitā arī elektrolīnijas, kur varbūt augšsprieduma elektrolīnijas, arī jūs atrodaties ļoti tuvu mājas elektrolīnijām, kur strāva tiek novadīta, kur veidojas magnētiskais lauks. Aklavērtīgi ir testēt, arī, ja jums testējot rāda, tad strādājot ar to, tā kā vienkārši saukt nav nepieciešams. Un par bērnības programmām atkal ir līdzīgi, kā bija, kur mums vajadzēja izglītot mūsu senčus. Tad arī var gadīties, ka mums ir pašām ir iekšā programma, kur sevi būtu nepieciešams izglītot. Tad arī reti, bet gadās, un ja gadās, tad var atkal izsaukt. Un pats pēdējais brīvā griba. Brīvā griba ir tāda, ka dvēseles, kuras mēs uzaicinām uz izpirkšanas tiesu, mēs izsaucam uz tiesu citus cilvēkus. Un tie citi cilvēki, ja viņi ir dzīvi, viņiem ir tiesības neierasties. Ja viņi ir miruši, dvēselēm ir jāierodas, bet ja viņi ir dzīvi, viņiem ir tiesības neierasties. Un ja viņi neierodas, tad nekas nenotiek. Mēs varam izdarīt savu daļu, bet tā otra puse netiek izdarīta un nekas nemainās. Un tad to vienkārši ir jāpieņem. Tad tā kā ir vērtīgi, ja jums kaut kas nestrādā un liekas, ka kaut kā tēma nesakārtojās, tad atrast veidu, kā notestēt, vai tā ir brīvā griba, tās otras dvēseles brīvā griba, kāpēc jums nesakārtojās. Jo, ja tā nav brīvā griba, tad jūs notestēt, tas tā nav, tad jūs varat turpināt meklēt jaunus veidus, kā skaitīt lūgumus, lai tomēr panāktu to, ko jūs vēlaties. Bet ja tā ir tas ir dzīves cilvēks, un viņš nenāk, tad vienkārši viņu nevar piespiest. Neviens ar varu viņu nevar uzaicināt. Es gan esmu piedzīvojis to, mēs ar Guntu kopā taisam uzstādījumus. Gunta taisa uzstādījumus, neslēg izpirkšanas tiesu klāt un bija aizvietotājs cilvēkam. Un viņš sākumā negribēja iet uz izpirkšanas tiesu, un pēc tam viņa tā kā parāva, un tad tur viss atrisinājās. Ja? Tā arī mēdz būt, it kā negribu tomēr aiziet. Kad tā notiek un kāpēc tā notiek, īsti skaidrojuma nav. Vienkārši tad būtu jāskatās, vai uzstādījumiem jāskatās, vai tas otrs cilvēks aiziet kaut kādā citā veidā ir jātestē. Tad tie ir tie visi man zināmie iemesli, kad izpirkšanas tiesa nedarbojās. Un tad, ko es esmu teikusi arī iepriekš, ka piedošana ir ļoti, ļoti būtiska, lai mēs piedotu, lai no šeit aizvainojumi nepaliek. Kad mums arī ir, un ka mēs savu vārdu esam sakārtojuši, ka tā, kad mēs saucam sevi, ka mēs tiešām izsaucam sevi un nav garīgajā plānā nekādu šaubu par to, ka tās esam mēs, kas sevi izsaucam uz izpirkšanas tiesu. Tad, kad tas ir sakārtots un ja liekas, ka kaut kas nedarbojās, tad ir vērtīgi ir patestēt, vai arī mazliet nogaidīt, jo ja uz izpirkšanas tiesu, jo mēs lielāku lūgumu skaitam, jo vairāk dvēseles uzaicinām, jo lielāka iespēja, ka tas process ilgs vai līdz galam netiks atrisināts. Mums arī ļoti jābūt precīzam tajā, kā mēs formulējam savu lūgumu, kas ir tieši tas, ko mēs vēlamies. Un ir vērtīgi pat pamainīt vārdus, ja liekas, ka kaut kas nestrādā. Vakar man bija webinārs, kur man uzdeva jautājumu, kāpēc koriģēt un nevis labot. Var arī lietot vārdu labot, pamēģiniet, kas jums strādā. Ja jums liekas, ka ar vārdu koriģēt nenostrādā un ar vārdu labot lietot, tad visur lietojat vārdu labot. Un tie, kas ir cilvēki, kuriem dzimtā valoda nav latviešu, patiesībā jau metode nāk no angļu valodas, tad šī Amy Jo, viņa ir amerikāniete. Un viņa ar savu garšu runājas angļu valodā, un es viņu latviskoju, jo iemesls ir tāds, ka, ja mēs skaitam, mēs lāgā nesaprotam, ko mēs skaitam, tad tas nedarbojās, vai kaut kur nav tās saprat par katru konkrēto vārdu, tad arī tos vārdus ir vērtīgi mainīt arī. Šie lūgumi mēs būtu diezgan sarežģīti, tad katru vārdu saprast un, protams, būt klātesošam, tad, kad mēs skaitam, nevis vienkārši formāli noskaitīt, bet sajust, ko mēs skaitam. Līdzīgi kā lūkšanās, jo tad, kad mēs skaitam lūkšanas, vēl viens efekts ir tāds, ka mums smadzenes
samazina savu darbības ātrumu un aiziet uz citiem darbības viļņiem, jau nonāk alfa stāvoklī un tādā kā plūsmā, un tad šie te procesi notiek vienkāršāk un vieglāk. Un ja mēs esam prāta stāvoklī, un mūsu smadzenes ļoti cītīgi darbojās, un prāts kontrolē katru vārdu, ko saka, un sāk apšaubīt, tad tas arī ir grūtāk darbojas. Tad ir tādu paļaušanos dabūt, tādu mieru. Bet darbojas arī tad, protams, ja mēs tikai prāts stāvoklī, to jūs arī pārliecināties, ja prāts ļoti aktīvi darbojas, nevar saprast, kas notiek, bet iedarbojās. Tad, atliek tikai lūgt un mācīties to darīt. Tas arī viss, ko es jums biju sagatavojis. Vai jums ir kāds jautājums, ko jūs vēlaties man uzdot tieši šī webināra ietvaros kontekstā ar to, ko mēs darījām? Ja jā, tad jūs varat uzrakstīt čatā, ja ir kādas neskaidrības. Un tas tad būs redzams visiem tiem, kas skatīsies šo webināru ierakstā. Jo, ja jums šādi jautājumi nav šeit publiski, jūs varat ieslēgt arī mikrofonu un runāt, un tad tas aizies ierakstā, varat rakstīt, un tad es nolasīšu jautājumu. Ja nē, tad mēs tās turpināsim ar individuālo darbu, un individuālais darbs būs tikai tiem, kas šeit piedalās klātienē, un tad atlikus ir pusstunda, kurā mēs varam paristināt jūsu tēmas, ja jums kāda ir. Ja jūs kaut ko rakstāt, tad atsūtiet pat kādu ātru ziņu, lai es nepārtraucu šo ierakstu. Vai ir uzrakstīt vārdu, nav jautājumu, vai mīnus viņu atsūtiet, ja jums nekas nav ko prasīt, lai zinu, ka jūs esat šeit. Jā, daudz informācijas, daudz labas informācijas, tāda vērtīga informācija, jā. Ceļš, ja jūs to diezgan pielietojat šo te metodi. Jā, ja jūs šī te metodi interesē, tad es jums varu izstāstīt to, ka mēs kopā ar Guntu, kas piedalās arī šeit webinārā, mums ir jau viena grupiņa, kur mēs strādājam un liekam kopā divas metodas, sistēmiskos uzstādījumus un izpirkšanas tiesu, jo reizēm ar izpirkšanas tiesu ir tā, kad ir kaut kāda problēma, nevar saprast, no kura galā klāķerties, un tad nāks minēt. Un ja mēs saliekam ar sistēmiskiem uzstādījumiem, mums ir aizvietotāji, kas arī no šiem informācijas lauka lasa informāciju, un tad mēs varam tā kā jau mēķī šaut. Un tas darbojas vēl jaudīgāk nekā tikai izpirkšanas tiesa viena. Un otrs iemesls, kāpēc arī grupā tas darbojas jaudīgāk, un kāpēc jūs varbūt pamanīsiet, ka tad jūs strādājat webinārā kopā ar mani, kur es jums lasu priekšā lūgumu, vai saku priekšā lūgumu, vai individuāli strādāt ar mani. Un tagad, kad jūs strādājat vieni paši mājās, ir tas, ka tagad lūgums skaita viens cilvēks, tam lūgums tā kā uz debesīm vai uz izpirkšanas tiesu tiek palaists ar vienu jaudu, bet ja skaita divi cilvēki, tad tā jauda 10-kāršojās, vislielākā jauda tiek sasniegta pie 8 cilvēkiem. Ja 8 cilvēki piedalās procesā, viņiem pat nav jāskaita, viņi dzird, viņi uztur to enerģētisko līmeni, tad tā jauda ir vēl spēcīgāka. Un tad, ja jums gribās strādāt nopietni grupā, tad jums tā ir iespēja, ka jūs varat piedalīties. Un rītdien mums ar Guntu būs arī vakarā webinārs, kur mēs runāsim par slimības tēmu, bet arī, kur mēs vairāk par šo grupu pastāstīsim. Un vēl otra tēma ir, ka nākošu svētdien būs arī mums kopīga tēma ar Guntu. Tad mazliet maina savu formātu un šādus te nosacīta bezmaksas pasākumus es rīkošu retāk. Mēs vairāk strādāsim uz tādām nopietnākām tēmām. Gunta ir psiholoģija, es esmu tikai coach. Jā, tad šīs manas psiholoģijas zināšanas, ka Gunta māja roka jau uzreiz, jā, ka nepazemināt sevi. Es esmu mācījusies psiholoģiju un pieredze diezgan liela, bet Gunta ir savādāka pieredze un zināšanas. Un viņa liek... Kas tev tas par tikai coach? Kas tas tagad tās bija? Jā. Tad mums būs tēma par skolas laika traumām. Un kur mēs, protams, arī ar ticējumiem strādāsim ar emocijām, ar sajūtām un vienkārši, kādā veidā mēs sev palīdzam, ja, no kura gala ķeramies klāt, tad vienkārši sakojiet informāciju un nāciet pie mums uz citiem pasākumiem. Jā, bet šo ierakstu ar visu reklāmu es tagad beidzu. Paldies, ka šeit piedalījāties, arī tie, ka šeit piedalījās klātienē, nepazūdiet, jo mēs turpināsim ar individuālo darbu. Pagaidām es jums saku šajā te ierakstā atā un līdz nākošajiem webināriem.